Man pasaka baigi interesanto tēmu. Kāds likums tad es pats ievēroju ēdot, ja? Jo viena lieta ir tas, ko es mācu. Es mācu arī cenšos iemācīt. Īpaši jau tad, kad ir uzturprojektā iemācīt, ka katram atrast savu to individuālo ceļu, protams, tievējot. Tas ceļš ir bišķīt līdzīgs, visiem līdzīgāks, ja pēc tam ēdot individuālāks. Un tad man arī, es esmu izbaudījis, manuprāt, visu, iespējams pat vairāk nekā jebkurš no jums. Es centies darīt dažādas lietas, nevis laik vienu to pašu, bet dažādas lietas, un attiecīgi man arī kaut kas ir izveidojuši kaut kādi ieradumi, kur arī mainās. Es pastāstīšu par tagadējiem ieradumiem, un tādi, kuri varbūt ir iesakņojušies tā pamatīgi, un kurus, man liekas, es arī neplānoju mainīt, jo tie man arī palīdz tajā ikdienā dzīvot. Jā. Uzreiz jāmini tas, ka nav jāietekmējās no tā, ko daru es. Man ikdiena ir citādāk, piemēram, kas man ir ikdienā, es strādāju no mājām. Man ir 4 bērni, tad viens ir tā kā plus, mājās ir vieglākais, tāpēc laikā izmēr ir grūtākais, laika pieejam virtu netālu, nedienas. 4 bērni, tas vajag ietekmē vispār visu to, ko tu vari sagatavot, ko tu vari pagatavot un cik daudz ir jāgatavo. Viņa maziņi ir, lielākajiem ir 7 gadi, lielākajai. Kas vēl man tāds varbūt ietekmē? Es nezinu, kas man ietekmē. Tas, ka man 4 gadi droši neko neietekmē. Tā apmēram. Jā. Tas, ka mēs esam arī ar sievu noteikti Ragnes, mēs esam uz viena viļņa, tas arī noteikti ietekmē, protams, pozitīvi tādā ziņā, ka mēs domājam līdzīgi vai vienādi, ja cenšamies par šo te visu darīt. Bet, kādi ir mani personīgie likumi? Ne obligātā secībā, ne pēc kaut kāda svarīgākā, bet, piemēram, uzreiz kā vienu no tādiem svarīgiem likumiem es gribu nosaukt ir brokastis. Brokastis ir kaut kas tāds, ko es ielieku sev absolūts pamats dienai. Ja mana diena sākās, viņas ir citādāk brokastis, viņas ir citādāks kā tādā klasiskā izpratnē. Restīvi es parasti mostos ziemā ap 5, vasarā es cenšos bišķoki pagulēt līdz kādiem 5:30, jo treniņš man jau ir 6:30, man nav cita laika. Nav nekāds iemesls, ka es tik agri mostos, man nav cits iespējas, kā es teicu, 4 maz bērni. Man nav iespējas iet vakaros treniņos, ne īpaši patīk pa dienu iet, jo tas man izjauc visu darba ritmu. Man patīk pirms darba to izdarīt un miers. Un attiecīgi sēdu, protams, pēc treniņa. Ja? Un pēc treniņa sēdu pārsvarā, es esmu mājās ap 8, pirms 8 biežien, ja? Kamēr rīta lietas noskrienās, ja? Droši vien sēdu īstenībā tikai ap 9. Tad tas mans brokastis. Brokastis man ir milzīgs. Parasti, ja kaloriju izteiksmē, tas ir vismaz kāds 1000 kalorijas, iedod sev iekšā brokastīs ar to domu, ka man absolūti, un es zinu to, ka arī pētījumi to rāda un pasaules pieredze to rāda, ja, jo vairāk tās kalorijas tiek apēst dienas pirmajā pusē, jo mierīgāk ir dienas otrā puse. Un man tas ir izteikti. Es pēdu tas milzīgās brokastis, jā, pēc viņām nav uzreiz kaut kāds super uzrāviens kaut ko darīt, strādāt, skriet, nav, piekrītu. Ja man viņas būtu jāēd 7 no rīta, es varbūt drīzāk nevarētu paēst tik daudz. Ja? Es mēģinātu kaut kā dalīt, domāt kaut ko citu, protams, tāpēc saku, nevaram mans ietekmēties. Bet tā ideja iebāzt pirmajā dienas pusē pēc iespējas vairāk kalorijas strādā vienkārši perfekti. Man strādā perfekti tādā ziņā, ka man vakarā praktiski nekad īsti pat nav apetītes. Es praktiski arī vakariņas tādas kā tāda liela piesēšanos un kārtīga ēšana nēdu, ja vien man nav kaut kāda iemesla dēļ izlaidušās kaut kādas ēdienreizes pa dienu tādas, ja, kur es dzirdēju, bišķi raud pats mazākais, tikko pamodās. Tas man tāds ir super noteikums, ko es ēdu brokastīs un dažāds, lai tas nav tik svarīgi, bet es cenšos tomēr apēst brokastīs pēc iespējas, tad galvenais kalorijas, olbaltumvielas dabūt iekšā, bet baigi svarīgi tieši tās kalorijas, restīvi. Es necenšos brokastīs sabāzt, tad kaut kāds super sabalansēts, super daudz dārziņas vai kaut ko, bet tieši uz tām kalorijām fokus, tos dārzeņus un augļus dienas otrā pusē vairāk ēst. Tad, kad es esmu apēdis lielāko daļu, dabūju visu enerģiju, visu sātu, visu, un tad to es varu tajā vakarā, piemēram, ēst vairāk, ja, vai pusdienās vairāk, un tieši vakarā to es atstāju tā kā vairāk vakaram. Vienkārši ir jāēd, nav variantu, tad es labāk atstāju tad, kad nav tik liela apetīte, zinu, ka vienkārši negribēsies tik daudz ēst, tad tas ir kaut kas tāds vieglāks, ko var, apēst vieglāk. Otrais superlikums ir augļi vienmēr un visur. Mājās ir vienmēr augļi. Tagad, šodien, ceturtdienā, mājās ir vairāk kilogramu nektarīnu, bija forša akcija Lidlā. Mājās ir banāni, banāns bērni vienkārši tāpat ņem un ēd ļoti bieži. Ja?
Viņi ēd visus tos augļus, bet banāņiem patīk viena no tādiem visērtākajiem augļiem, man liekas, ka viņi tur var stāvēt un tam līdzīgi. Āboli ir, es domāju, kāds kilograms mājās, ja? Plūmes ir bišķīt mājās, arbūs ir leduskapī, vienkārši tagad ir sakratuši vienkārši pilns ir ar augļiem, ja? Un ir pilnīgi normāli, ka mēs dienā noēdam vairākus kilogramus augļu ģimenē. Ja? Tad es beig priecīgs, ka ir kaut kādas akcijas. Es nekad nepērku ļoti dārgus augļus, tikai tāpēc, ka tas vienkārši izmaksās kosmos. Nevar atļauties visam vienkārši runājot. Ja? Nu, es nevaru nopirkt par 4 eiro kilogramu augļus, tikai tāpēc, ka es zinu, ka viņi tiks 2-3 kilogrami tiks noēst dienas laikā. Ja? Tas visam vienkārši lieta. Ja? Tāpēc ikdienā vienkārši skatāmies kaut kur ir kaut kāds akcijas. Tagad, piemēram, plūmes bija €29, nektarīna €79, abola eiro kilogramā, ja? Arbūs bija 59 centi kilogramā un banāni kā vienmēr, tie vienmēr normālā eiro ir. Ja? Nu tā, augļi vienmēr stāv brīvi pieejami visiem, kas grib un ēd. Šodien līdz šim brīdim es tad filmēju 15. Ja? Es ēdis joprojām vienu reizi, līdz gatavošos ēst otro reizi. Nu, tik ilgi un arī negribās ēst pēc tiem 9. Tagad jau bišķi gribās, bet es speciāli filmēju pirms ēšanas. Un es apēdis, man liekas, ka 2 nektarīnus pašlaik plusā brokastīm. Brokastīs man bija smūtīs, kur īstenībā arī bija jau salīdzinoši daudz augļu nogas iekšā. Tā kā, jā, un vakarā noteikti man būs maz apetīti, un tad es apēdīšu vairāk tos augļus. Nu, kaut ko gribēsies, es apēdīšu viņus vairāk. Un tas ir arī baigi forši, ka bērniem vienmēr viņi pieejami. Jo kolosāli strādās, tas, ko mamma man darīja bērnībā, kolosāli strādā tā lieta, kad bērniem vienkārši noliek kaut kādus brīvi pieejams, piemēram, burkāns un kāpus sagriezts. Viņus notīra, vienkārši. Viņi tā kā, tu viņus gribēs burkānu? Nē, bet noliec viņam acīs, vienkārši noliec sagriezt kaut kur, kur viņš spēlēs blakām vai brīvi pieejam kaut kur uz galda. Apēdīs tā dienas laikā, viņus nograuzīs. Jā. Un augļiem ir precīzi tas pats. Viņi dara to pašu darbu. Jā. Viņi visu laiku tiem bērniem ir pieejami, aizsniedzami, paņemami. Un viņus arī ēd tādā veidā. Jā. Viņi ēd gan vesels, palūdz sagriezt citreiz. Jā. Tas nav tik svarīgi, bet viņi ēd. Augļi arī, teiksim, dienā, es teiktu, es parasti kādu kilogramu noēdu dažādos veidos. Jā. Un tas ir tāds bez piepūles, es dabūju, piemēram, ļoti daudz šķedrās attiecīgi iekšā. Es nepietiek pat īstenībā 1 kilograms augļu, nepietiek īstenībā, lai savāk dienā viss vajadzīgās šķedrās. Kaut kādiem varbūt pietiek, tur kilogramu apēst tāvēns, tur 100 punktu pietikt, bet parastiem augļiem var arī nepietikt pārsvarā. Kaut kā tuvu jau ir pārsvarā. Bet es dabūju kaut kādu lielu daudzumu, man nav jādomā par tādu aspektu savā dzīvē, kā, piemēram, šķedrās, jādomā, kurš viņus tur dabūšu un tam līdz. Tad augļi tas mans šķiedrvielu, vitamīnu un arī daļai ogļhidrātu lauciņš. Ogļhidrātiem jāpiebilst, te ir gan nav likums, ogļhidrātiem jāpiebilst tas, ka tas ir tas, pie kā es cenšos atkal vajag strādāt. Jo man ir tā vēsture ar to ēšanu daudz un dažāda. Vajag iegājies, kad es tā kā man bija periods, protams, ka es neēdu ogļhidrātus. Sen jau tas bija pirms vispār, tas palika populāri, visi keto diētas un karnivorās diētas palika populārs, es jau izgājuši tam visam cauri, es tur sekoju visādiem trakākajiem cilvēkiem, tur, kur tā ir parasrā, tie trakie visu paņem, visādi biohakeri un tā, tie trakie visu sākumā paņem, un tad tie iziet to posmu cauri, tad ir kaut kāda maza pauzīt, piemēram, tā kā keto diēta ir maza pauzīt, un tad viņi nāk tā kā masām iekšā. Viņi sāk palikt populāra masveidā. Parasti cilvēki arī sadzird to, viņi atnāk kaut kā pietiekami lielā masā tā informācija. Jo, piemēram, sākotnēji tā informācija, piemēram, ir angļu valodā, ja, un latviešu valodā mums nav, un tad viņi nenonāk līdz tiem cilvēkiem. Un tad viņi sāk parādīt vairāk latviešu valodā, un tur sadzird, ja, kaut kāds grāmatas izdot, kaut kas parunā, kaut ko piemin, kaut kas tur podkastos piemin, vai kaut kādās intervijās, vai kā Delfu uzrakst kaut ko, un tad aiziet šitais. Restīvi es tos visu trakos izmēģinās, bet man ir iesēdies ar to visu, jā, kad es tos ogļhidrātus neēdu. Es arī neēdu diezgan daudz gadus glutēnu, man likās, ka glutēns ir vainīgs pie manām autoimūnās saslimšanas, un ka man ir nepanesamība. Es nezinu, man likās tā laikā, ka tā ir, un es jūtu tos simptomus. Es tagad nezinu, vai tā bija, bet es neēdu to. Daudz gadus, tie bija 5-6 gadi. Un, attiecīgi, tagad man ir diezgan grūti, piemēram, dabūt šos ogļhidrātus dabiski iekšā. Jo mans ēdiens dabiski izveidojās vairāk tā kā dārzeņu, augļu, olbaltumu bāze kopā ar taukiem. Jā, tauki tā kā garšai. Tas ir kaut kāds mērķis, kaut kas tāds. Krējums mērķis un tāds, jā. Un kaut kur man tie ogļhidrāti parasti kaut kur aizslīd.
nenāk dabiski klāt. Ja? Kartupeļus ir grūtāk pagatavot, bet tiem mīļākie varbūt, jāsaka, ogļhidrāti. Ja? Bet man aizslīd visādi tie graudaugi, man aizslīd tā maize, tie paši sauzes un visi graudaugi. Viņi man kaut kur griķi nevisai garšo, tas nav tik svarīgi, tas ir mana garša. Bet viņi kaut kur pazūd, tajā kaut kur neapēdās dabiski. Un es tagad, piemēram, ļoti cenšos piedomāt pie tā, lai es dienā vismaz tādu dušīgāk paņemu ogļhidrātus uzēdu. Ja? Tādus, man patīk auzu putra. Nenormāli patīk. Un man patīk ar krējumu, ar skābo krējumu, kas ir. Es to sākumā slēku ēdu uz apstam, atceros, bet es bērnībā ēdu ar krējumu. Viss putras. Es pamēģināju vienreiz, tāda bērnības garša atnāca atpakaļ. Sapratu, tas ir tas, kā es gribu ēst viņu. Un es cenšos uz dienā vienu reizi. Šodien es nesēdzu, un šodien neēdīšu to putru arī. Nesanāk. Šodien es taisīšu burgerus. Tur bišķi maize būs. Ogļhidrāti būs daudz, jā. Jā, burgers vienkārši ikdienā. Parasti pusdienās. Tur ir tik daudz, es ielieku viņā, piemēram, tā pašā burgerī ielieku 200 gramus gaļas, un tad viņš absolūti kompensē to, ka tur ir tā burgera maizīt, kas ir kā 70 gramu. Mērķis arī kompensē visu tā gaļa diezgan liels. Un tad man tie ogļhidrāti nav. Bet tad, kad es apēdu tos ogļhidrātus, es jūtos pilnīgi kā cits cilvēks. Es reizē pateiktu. Pilnīgi, es savācu savus kalorijas, es savācu savus ogļhidrātus, un es jūtos tiešām fantastiski. Man daudz labāka pašsajūta ir tā ikdienā, kad es to izdaru. Bet tas man pat, tas ir interesantais, ka es zinu, ka man būs labāka pašsajūta, bet es tāpat bieži vien piemirstu un neielieku viņus iekšā. Protams, ka augļiem es savācu, un varbūt ne kalorijas visi savācu un tam līdzīgi, bet es savācu, tos pašus ogļhidrātus un šķiedrvielas savācu, bet bieži vien pietrūkst, un tas ir, piemēram, viena no lietām, pie kuras man ir baigi jāstrādā, kas man būtu jāuzliek kā likums, ka man vajadzētu dienā apēst šo te visu ogļhidrātu daudzumu, diemžēl. Tā ir lieta, kas, piemēram, man ir jāstrādā, tāpēc, es arī neesmu kaut kāds pabeigts Da Vinci zīmējums vai leznojums. Es neesmu. Tas visu laiku ir kaut kas, pie kā tev jāstrādā, kaut kas, kur jāķer, kaut kādi savi tie melnie plankumi, kaut kādi ieradumi, kaut kas ir iegājies. Un tas valkās ļoti ilgi līdzi. Un tas nav tā, ka es smadzenēm visu zinu, kā ir jādara. Tas, vai es to izdaru ikdienā, tas ir cits jautājums. Jā. Tas ir piemēram lieta, pie kuras jāstrādā. Vēl viens mans, protams, likums ir, kad es taisu ēdienu. Man visu ēdienu taisīt ir, kā es esmu kaut kādās uzturprojektu lekcijās arī esmu rakstījis. Kā tu domā par ēdienu? Ja? Piemēram, mēs esam pieraduši, kas tad būs vakariņās? Ja? Saka, makaroni ar tur kaut ko, tur grīķi ar kaut ko, un rīsi ar kaut ko, un kartupeļi ar kaut ko. Tā mēs runājam. Tā mēs latvieši, es nezinu, kā cits tauts, bet latvieši mēs tā runājam. Tā mēs saucam ēdienu. Un tad mēs noliekam automātiski tos ogļhidrātus tikai pirmajā vietā. Kas nav nekas slikts kā tāds. Bet tā var aizmirst, piemēram, olbaltumvielas kā tādas. Tāpēc man automātiski, kad es domāju par ēdienu, domāju, kādas man būs tās olbaltumvielas. Tas ir mans likums. Kas tur būs olbaltumviela? Un no tās izrietot, es būvēju pārējo porciju. Nevis es būvēju porciju un pielieku olbaltumvielas klāt. Es izvēlos olbaltumvielas un es būvēju porciju. Es izvēlos, vai tās ir olas, vai tas ir biezpiens, vai tā ir gaļa. Gaļa man visbiežāk. Kāda gaļa, vai tā ir cūgaļa, vai tā ir malta, vai tas ir lielops, vai tā ir vista, vai tas ir šķiņķīts, vai tā ir filē. Un no tās izrietot, tad es būvēju arī tālāko porciju. Tad tas ir man likums vienmēr padomāt, olbaltumviela numur 1 un pārējais seko. Un tā, ja tu tā domās, man nekad vairs nebūs jādomā par to, kā apēst olbaltumvielas. Viņš tur būs, kur viņas paliks, ja tu par viņām domās kā pirmajām. Jādomās par kaut ko citu, tā kā es, piemēram, ogļhidrātiem man jādomā. Nākamais super svarīgais likums ir, tad, kad es ēdu, labāk ir lielāks sācs nekā mazāks sācs. Respektīvi, es labāk tai dienā, īpaši aizņemtākās dienās, es labāk apēdu vairāk, un tad šos brokastīs es cenšos arī apēst pat vairāk, varbūt pat ne jau pārreiz, ne jau tā, ka smagi paliek, bet es jūtu tiešām fizisku sācu, labāk apēdu vairāk nekā mazāk. Mazāk nozīmē, ka man ātrāk sāk gribēties ēst. Pavisam vienkārši. Un ātrāk sāk šokolēst. Es apēdu mazāk, bet es pēc tam ātrāk jau ēdu. Es apēdu vairāk, man tas sāca krietni ilgāks. Un attiecīgi es krietni ilgāk neēdu. Attiecīgi, tas ir tā. Arī tas ir uzturprojektu lekcijās. Tu apēdi vairāk kalorijas kā tajā brīdī, kas tā kā daudz domā, ka tas ir slikti, bet tu jau ilgāk negribi ēst. Tu arī vairāk kalorijas iztērē. Tu jau esi kā mašīna, kas tērē, vidēji tāds pieaudzis cilvēks ap 100 kalorijām.
plus mīnus, tur vīrietis sievieti, tur 80 līdz 100 līdz 120 kalorijas stundā tērē vidējā, var arī ierēķinot arī miegu un visu eksistenci. Jā. Tu vienkārši tērē, sēdi un tu tērē. Tā ir jāsaprot. Un es neēdu 2 stundas ilgāk, jā, tad attiecīgs iztērēju, es esmu lielāks, es iztērēju kāds 250 kalorijas vairāk. Neēdot. Tas ir labāk apēd, jā. Man tā labāk patīk. Es daudz labāk nokontrolēju to visu. Kā jūs teicu, es vairāk apēdu brokastīs, vairāk apēdu pusdienās, un pusdienas ir ļoti vēls. Vakarnīcam vispār negribas, tāpēc man pārsvarā ir tādas 2 lielas ēdienreizes, un tad pārējais ir tāda vakarā tāda pielasīšana, bet tā pārsvarā ir augļi. Es neko tur citu negribu lasīt. Es pastos ledus, ka jau stāv sieras vai kaut kādā gaļa gatavs. Negribas neko tik smagi vakarā, es vienkārši apēdu kaut kādu. Tas ir pārsvarā augļi. Tas ir tās. Tāpēc tas likums ir, jā, kad es ēdu, labāk ir lielāks sāds nekā mazāks sāds. Teiksim tā. Tas ir tāds mans likums, kā jūs teicat, tas nav jāievēro. Bet man tas ļoti palīdz apēst summāri mazāk. Un starp citu, jā, es esmu pats gājis ar visu cauri tam visam, ēst mazāk, apēst mazāk kalorijas. Tam es arī, protams, dzīvoju kaut kad, un tas ir ļoti slikts sekas atstājis man veselībā un traumās un muskuļu masā un tādās lietās, jo tas neiet kopā ar labu veselību. Un es esmu ritīgi iemanies, es māku apēst. Ja es nedomāju līdzi, es neapēdu vajadzīgās kalorijas ikdienā. Jā, es, protams, tur varu pielasīt ar kaut kādiem saldumiem bieži vien. Ja, tā kā vakar, piemēram, bija ballīte neliela pavisam, un tur bija vienkārši galds, kur bija tikai uzkods, tur čipsi un cepumi vispārējais skaits, ka es apēdu daudz kalorijas, bet tā bija viena diena, tas izņēmuma diena. Un tā ballīte bija ap 3. Un es arī tieši tāpat tā kā šī brīdī jau jūtu izsalkumu, nebija paēdis. Es gaidīju, ka tur būs kaut kāds citādāks ēdiens. Tur bija ļoti daudz augļu. Nezinu, kāpēc viņas pirmos nepaņēma pats un paņēma uzreiz čipus pirmos. Tāpēc bija pa daudz tos čipus. Bet tā vispār, es esmu iemanījies tomēr kaut kā dabiski māku apēst par maz. Sāds man ir, kalorijas nav. Tā ir tā ēdiena izauga, kas man ir kaut kur iestrēgusi arī tajā visā, un tāpēc es jau arī mācos pats, kā es teicu, likt tos olhidrātus klāt, likt tos vairāk arī mērķis klāt un kalorijas klāt vienkārši, jo, sādi dabūt es māku ar maz kalorijām, bez jautājumiem, tas automātiski notiekās. Tie paši augļi ir viens no tiem lielākajiem nodrošinātājiem, viņos tiešām maz kalorijas, un dod to sātu un olbaltumvielām kopā, un es esmu paēdis, jā, un neesmu apēdis arī vajadzīgās kalorijas, tāpēc sātam nav problēmas, un tāpēc man patīk lielāks sāts. Tas man tomēr dod tādu brīvību sajūtu arī pēc tam tajā dienā ēst tālāk, kad man vienkārši mazāk apetīti ir. Ja? Un vēl viens tāds likums, kas man patīk, un, protams, ka gadās ceļš brīvdienas vai svētki, ik pa laikam daudz svētki gadās, mums ģimenē vien ir. Mēs esam 6 cilvēki, mums ir 12 svinamās dienas gadā, jā, plus vēl visparastās svinamās diena, un vēl paplašinātā ģimene. Tad, ģimene tas nozīmē mani brāļi, mās, un Agnes puses cilvēki, sanāk svētki ļoti, ļoti daudz tikai ģimenē, plus savu draugi. Sanāk ļoti bieži, svētki visādi, un tam līdzīgi. Sanāk, protams, ik pa laikam pārēsties. Un te man viens tāds absolūtais superlikums, ja ir gadījies pārēsties, es šoreiz nerunāšu to, ko es daru, lai nepārēstos ballītēs, to jau es esmu stāstījis daudz, tā ir tā paēšana, to mēs esam runājuši grupā daudz, bet ja man ir gadījies pārēsties, un īpaši uz vakaru pārēsties, es cenšos pirmo dienas pusi neēst. Vienkārši es ļauju organismam atpūsties. Es padzeru to pašu zero kolu, tas nav šodien tāpat nav viņa dzeru. Zero kolas padzeru, kafiju padzeru, bez kafīna kafiju pārsvarā dzeru. Man parasti tā kafija, es nevaru baigi daudz viņu dzert, man dod viņa triciklīti iekšā. Bet es padzeru to un visu sagaidu kaut kādu pēcpusdienu agru un tad pirmo reizi ēdu. Jo pārsvarā nav īsti tāds izsalkums, kā kaut ko gribās, protams. Tā kā Ziemassvētku rītā pamodies pārēdies, it kā jau varētu ies, jo ēdiens tur metājas, bet tu tā padomā īsti. Padzer kaut ko un pagaidi un īsti mums negribās ēst. Tāpēc tas tāds tā kā likumiņš, jā. Un tā kā par tiem visiem likumiem runājot, izslēdzās man tā. Un visiem likumiem es runāju arī tādus, baigi svarīgā lieta arī ir neievērot likumus kā tādus. Šie ir mani likumi. Tu vari ietekmēties, var paņemt viņu kā kaut kādu piemēru un piemērot sev, var paņemt citus likumus. Bet baigi svarīgi neietekmēties no kaut kādiem likumiem. Īpaši, kad mēs redzam tos likumus kaut kādos sociālos tīklos, kur cilvēkiem patīk teikt likumus kā absolūtus likumus. Es stāstu par saviem
subjektīviem, viņi nav objektīvi. Es zinu, ka daļa ir objektīva. Es zinu, kur no kurienes viņi ir radušies un kā viņi man ietekmē. Viņi ir objektīvi, viņiem arī ir atbalsts gan no zinātniskās puses, no pētījuma puses. Es zinu, bet ļoti bieži mēs redzam tos likumus, kā vienkārši ir tāda likuma un viss. Tādiem baigi vajadzīgi uzmanīties vispār, kad tiek pateikts, ka ir šitā te un viss. Un tas vienmēr, tāpēc, ka tas viegli pārdodās. Tas ar tādu pieeju var viegli pārdot popularitāti. Vienkārši popularitāti. Popularitāte mūsdienās sociālos tīklos ir pats svarīgākā. Popularitāte un uzmanība ir pats svarīgākā. Un dabūt lētu uzmanību, kā sakot, tad vienkārši veselības ieteikumi ir absolūti garlaicīgi. Viņi ir super garlaicīgi. Vienkārši. Viņi ir super garlaicīgi. Tāpēc mēs dzirdam tikai tādus negarlaicīgus skaļus un tādus paziņojumus. Tik vienkārši. Ok, viss. Es negribu ievilkt baigi ilgu šo te video, jau tāpatām. Es gribēju līdz 20 minūtēm kā parasti, bet es bišķīt ievilku ilgāk. Bet tie ir mani likumi, par tiem es gribēju parunāt un droši video pakomentējam arī savus likumus, ja tādi ir izveidojušies, vai arī varbūt, ko tu gribi izveidot sev kā likumu. Viss. Čau.